Noslēgsim pasūtījumu apstiprinājumu. Lai to paveiktu, ņemsim talkā makro rakstītāju un ierakstīsim secīgi visas tās darbības, kas ir jāveic, lai pasūtījumu apstiprinājumu noslēgtu. Pēc tam izveidoto makro procedūru modificēsim tā, lai tā būtu pielāgojama jebkurā gadījumā. Ierakstam jaunu makro, rekordņu makro, atstājam noklusēto nosaukumu makro 1, jo šis makro būs nepieciešams tikai kā paraugs, pēc tam mēs viņu varēsim dzēst. Ok, sākam veikt darbības, kas nepieciešams, lai noslēgtu pasūtījumu apstiprinājumu. Ierakstam zem preču saraksta vārdiņu pavisam. Kolonā daudzums sasumējam atsevišķo pozīciju preču daudzumus. Varam izvēlēties autosummu. Un, kā redzam, daudzumi jau ir sasumēti. Enter. Kolonā summa sasumējam kopējās naudas summas. Summa. Enter. Iezīmēsim kopsummas un noformēsim tās ar trekninātiem burtiem. Pēc tam izdzēsīsim pēdējās pozīcijas kārtas skaitli. Tas mums nebūs vajadzīgs. Tad pārsauksim darba lapu PA veidne, pievienojot saīsinājumam PA aktuālo datumu. To izdarīsim sekojoši. Kopējam datumu. Dubultklikšķis iezīmējam darba lapas nosaukumu. Aizvietosim domzīmīti ar pasvītrojumu svītru un Ctrl+V pievienosim datumu. Klikšķināt darba lapā, nosaukums ir nomainīts. Tālāk šo darba lapu pārkopēsim. Kā redzat, darba lapas kopijas nosaukumā ir parādījies divnieciņš iekavās. Šādu te nosaukumu mēs varētu izmantot arī saglabājot konkrēto pasūtījumu apstiprinājumu kā PDF datni. PDF datu tips ir ļoti izdevīgs līdzīgu dokumentu saglabāšanai, kā arī nosūtīšanai klientiem. Excel datnes darba lapas pārveidošana par PDF ir visnotaļ vienkārša. Izveidosim PDF datni no Excel darba lapas. PDF datnes nosaukumā lietosim darba lapas nosaukumu, tāpēc es iezīmēju šo darba lapas nosaukumu, nokopēju, Ctrl+C. Pēc tam izpildu komandu File sevās. Sameklēsim vietu, kur saglabāt mūsu PDF datni. Es esmu šim nolūkam jau izveidojis mapīti uz C diska. Mapītes nosaukums ir sveces. Šajā mapītē saglabāsim datni, bet vispirms nomainīsim datnes nosaukumu no noklusētā uz mūsu darba lapas nosaukumu. Ctrl+V, šeit ievietoju darba lapas nosaukumu. Vairāk punktu datnes nosaukumā drīkst būt. Datnes tips būs PDF. Spiež podziņu Save. Kā redzat, pēc datnes saglabāšanas tika atvērts Adobe Readers programmiņa, kas ļauj apskatīt PDF dokumentus. Šeit mēs redzam jaunizveidoto PDF dokumentu, kurā ir aktuālā darba lapa. Aizveru šo dokumentu, atgriežos pie mūsu Excel datnes. Tālāk būtu jāatjauno sākotnējais nosaukums darba lapai pasūtījuma apstiprinājuma veidne, iezīmēju darba lapas nosaukumu un izmainu to uz sākotnējo. Pēc tam izdzēšu datus no pasūtījuma apstiprinājuma veidnes, ierakstu pirmās pozīcijas kārtas numuru un novietoju kursoru šūniņā, kurā būtu jāuzsāk jauna pasūtījuma veidošana. Ar to esam pabeiguši iepriekšējā pasūtījuma apstiprinājuma noslēgšanu un sagatavojušies jaunu pasūtījuma apstiprinājuma
izveidei. Šajā vietā aptura makro rakstītāju, atveram jaunizveidoto makrosu. Modulī 3 redzam mūsu jaunizveidotā makro teksta. Apskatīsim šo tekstu un mēģināsim to pielabot tā, lai šis makro būtu izmantojams jau vairāk vispārīgi. Sāksim ar to, ka konkrētās adreses arī šajā gadījumā būs jāaizstāj ar mainīgo. Atcerieties, ka iepriekš mēs jau deklarējām mainīgo iRow, un šim mainīgajam tika piešķirta vērtība, kā arī mainīgais tika sekmīgi izmantots, lai noskaidrotu, kura ir pēdējā aizpildītā rindiņa mūsu tabulā, un attiecīgi tālāk operētu ar šo te pēdējo aizpildīto rindiņu. Ņemsim kā paraugu mums jau zināmo kodu rindiņu. Šo kodu rindiņu nokopēsim un ievietosim mūsu procedūrā. Tikai šajā gadījumā zem tabulas kolonā C rakstīsim konkrētu vārdu pavisam. Līdz ar to mums atkrīt nepieciešamība pēc nākošās rindiņas, kuru varam dzēst. Izmainīsim arī nākošo adresi, lietojot līdzīgu sintaksi. Un šajā šūniņā tiks ierakstīta formula. Visbeidzot, E-kolonā arī būtu jāieraksta līdzīga formula. Tātad arī tur lietosim līdzīgu sintaksi, nokopēju, ievietoju un nomainu uz E. Kopsumma rindiņa būtu jāveido ar trekninātu fontu. Lai to izdarītu, mums ir jāmodificē šīs rindiņas iezīmēšanas adrese. Adresē konkrētie rindiņas kārtas skaitļi, tas ir 17, jāaizstāj ar mainīgo iRow. Turklāt kolona apzīmējuma burti tiek likti pēdiņās, bet mainīgais iRow ir jāatdala ar and simboliem. Mēģinam to uzrakstīt. Šādi izskatās koda rindiņa, kas ļauj iezīmēt šūniņus no C līdz E kolonai tabulas pēdējā aizpildītajā rindiņā. Iezīmēto tabulas apgabalu noformēsim ar trekninātu fontu. Pēc tam jāizvēlās šūniņa A kolonā un šajā šūniņā kārtas skaitlis jāizdzēš. Līdzīgi kā iepriekš, aizstāsim konkrēto rindiņas kārtas skaitli ar mainīgo. Tabulas šūniņā E5 ir šās dienas datums. Adrese E5 paliek nemainīga. No šūniņas E5 nokopējam pasūtījumu apstiprinājumu datumu, un šo pasūtījumu apstiprinājumu datumu iekopējam darba lapas PA veidne nosaukumā. Šīs darbības būtu veicamas nevis izmantojot konkrēto datumu, bet atkal izmantojot mainīgo, jo datums no dienas uz dienu, protams, mainīsies. Izmantosim šeit jaunu mainīgo datums, un kodu rindiņu, kas mainīgiem piešķirs vērtību, izskatās šādi. Kā redzat, šūniņas adrese šeit tiek uzrādīt mazliet savādāk, bet arī šādā veidā tas ir iespējams. Ja mēs izmantojam šādu kodu rindiņu, lai iegūtu datumu no šūniņas E5, tad, protams, mums atkrīt nākošās divas rindiņas, proti šūniņas E5 iezīmēšana un šūniņas satura kopēšana. Tās varam izdzēst. Savukārt, lai pārsauktu darba lapu veidni tās nosaukumā izmantojot datumu, lietosim sekojošu kodu rindiņu. PA veidne,
īpašība name vienādi ar PA pasvītrojuma zīmi. Tad šī daļa no teksta paliek un tālāk pievienosim mainīgo datums. Attiecīgi atkrīt arī nepieciešamība šo darba lapu īpaši iezīmēt. Tāpēc koda rindiņu, kas iezīmē darba lapu, dzēšam. Pēc tam, kad ir nomainīts veidnes darba lapas nosaukums, mums šī darba lapa būtu jānokopē. Kopēšanu veids koda rindiņu, kur es šobrīd iezīmēju, un pārējās koda rindiņas, kas ir šeit pirms tam, tātad darba lapas iezīmēšana, būtībā nav nepieciešamas. Arī rindiņu, kas veic darba lapas kopēšanu, mēs nedaudz modificēsim. Ņemot vērā to apsvērumu, ka mums jau bija iezīmēta un aktīva tā darba lapa, kura būtu jāpārkopē, mēs šeit varētu lietot nevis konkrētu darba lapas nosaukumu, bet norādīt uz aktīvo darba lapu. Proti, rakstīsim aktīvs šīts. Kā arī dzēsīsim laukā darba lapas nosaukumu. Un kopēt mēs varam gan pirms, gan arī pēc kādas noteiktas darba lapas. Šīts 3 norāda, ka kopija tiks ievietot pirms 3. pēc kārtas darba lapas. Līdz šim mēs izmantojam 3 darba lapas, proti klienti, prece un pasūtījuma apstiprinājuma veidne, tāpēc droši vien būtu liederīgi kopiju ievietot aiz šīm 3 darba lapām. Atstājam šīs 3, bet before nomainām ar after. Izdzēšam arī liekās koda rindiņas. Tālāk aktīvā darba lapa būtu jāsaglabā PDF datnē. Un šai PDF datnē būtu jāpiešķir aktīvās darba lapas nosaukums. Lai to izdarītu, mums, acīm redzot, būs nepieciešams vēl viens mainīgais. Šo mainīgo nosauksim file name. Ierakstu koda rindiņu, kas piešķir mainīgajam file name aktīvās darba lapas nosaukumu. Vajadzība pēc nākošās koda rindiņas droši vien atkritīs. Lai pārliecinātos, ka šī koda rindiņa tiešām mums nav nepieciešama, šai brīdī to vēl varam neizdzēst, bet pārveidot par tekstu, jeb iekomentēt. Tālāk seko koda rindiņa, kas izveido PDF datni ar noteiktu file nosaukumu, file name. Jūs redzat, ka file nosaukumā tiek lietots konkrēts darba lapas nosaukums. Šo te darba lapas nosaukumu aizvietosim ar mūsu mainīgo file name. Tātad šajā vietā rakstu mainīgā nosaukumu. Atcerieties, ka pēdiņas vienmēr nozīmē tekstveida informāciju, bet, ja mēs gribam pilnajā file nosaukumā iekļaut mainīgo, tad šim mainīgam būtu noteikti jāatrodās ārpus pēdiņām. Tāpēc pareizi uzrakstīts pilnais file nosaukums būs sekojošs. Nav nepieciešams lietot arī paplašinājumu PDF, jo augstāk jūs redzat, ka šī datne tiks saglabāta kā PDF. Virkne parametru, kur mūsu gadījumā nav būtiski, varam izdzēst. Pēc datnes saglabāšanas šo datni atvērsim, tāpēc pēdējais parametrs paliek. Mēs varam nodzēst šo pasvītrojumu svītriņu, jo tā nozīmē pārnesumu, un atstāt kodu ierakstītu vienā rindiņā. Atgriezīsim darba lapai PA veidne, tās sākotnēju nosaukumu. Šeit jūs redzat, ka nosaukums tika nomainīts uz nosaukumu, kas saturēja arī datumu. Tātad sameklēsim mūsu darba burtnīcā darba lapu ar šādu nosaukumu un nomainīsim šo nosaukumu uz PA veidne. Konkrētā nosaukuma vietā es ierakstu nosaukumu, kas satur mainīgo datums, un šīs te darba lapas nosaukumu nomainīsim uz PA veidne.
Izmantojot sintaksi darba lapas nosaukuma maiņai, būtībā atkrīt nepieciešamība pēc šīs darba lapas iezīmēšanas. Tāpēc rindiņu, kas iezīmē darba lapu, mēs dzēšam. Tālāk būtu jāatbrīvo darba lapa PA veidne no iepriekšējiem datiem, bet šeit būsim uzmanīgi. Ja paskatāmies atpakaļ, tad redzam, ka pēdējās darbības, kas tika veiktas aktīvajā lapā, bija faktiski šīs darba lapas kopēšana. Un pēc kopēšanas parasti aktīvi paliek jaunā, jeb šī nokopētā darba lapa. Tas nozīmē, ka mums būtu jāiezīmē, jeb jāatgriežas pie darba lapas PA veidne. To arī izdarām, ievadot sekojošu kodu rindiņu. Aktīvajā darba lapā iezīmējam rindiņas, kas ir aizpildītas ar iepriekšējā pasūtījuma preci. Taču šeit katram pasūtījumam atšķirīgi varētu būt pēdējā aizpildītā rindiņa. Tāpēc beidzamās rindiņas kārtas skaitli aizstājam ar mainīgo. Iezīmētais apgabals tiek dzēsts, pēc tam pārvietojam aktīvo šūniņu uz adresi A14, un šajā adresē būtu jāieraksta cipariņš 1. To varam izdarīt, protams, īsāk, nevis ar 2 rindiņām, bet izmantojot vienu koda rindiņu. Un pabeidzot sagatavot darba lapu PA veidne jaunu datu ievadēji, novietojam aktīvo šūniņu adresē B14. Pārkopēsim izkorģēto makro procedūru uz pirmo moduli. Iezīmējam makrosu, Ctrl+C, atveram modulu 1 un šeit ar Ctrl+V ievietojam. Nomainīsim makro komandas nosaukumu. Makro 1 vietā rakstīsim noslēgt pasūtījumu ar PDF, respektīvi. Dzēsīsim lokā komentārus. Izdzēsīsim arī šo rindiņu, kas nav vajadzīga. Šī procedūra tiks izpildīta, ieklikšķinot formā preces atlase uz podziņu noslēgt pasūtījumu un veidot PDF. Tas nozīmē, ka mums procedūra būtu jāizsauc tajā brīdī, kad tiks ieklikšķināts uz šo te podziņu. Atveram podziņu. Un šeit jau ir ierakstīts procedūras nosaukums, ko es izdarīju pirms brīža. Pabeidzot pasūtījumu, būtu jāatgriežas darba lapā pasūtījuma apstiprinājuma veidne, tāpēc šai brīdī ir jāizver arī forma FRM preces atlase. To izdarīsim ar kodu rindiņu. FRM preces atlase, hide. Un visbeidzot, lai varētu ērti darboties ar preces atlases formu, mums būtu šī forma jāatver no darba lapas. To izdarīsim ar procedūras palīdzību un, līdzīgi kā tas ir izvēloties klientu, piesaistīsim šo te procedūru kādam noteiktam tabulas apgabalam. Vispirms sākam ar procedūru. Tātad veidojam modulī 1 jaunu procedūru. Procedūras nosaukums sākt preces atlasi. Procedūras uzdevums ir padarīt redzamu logu prece atlase. FRM prece atlase show. Savukārt darba lapā virsrakstam prece
uzzīmēsim rāmīti. Šo rāmīti padarīsim neredzamu, tātad izņemam ārā aizpildījumu un paņemam nost kontūru līniju. Rāmītim piesaistīsim makro komandu sākt preces atlasi. Okay. Tagad, klikšķinot uz virsrakstu prece, mēs atveram logu preces atlase, varam izvēlēties noteiktu preci, ierakstīt daudzumu un atlasīt. Noslēgsim pasūtījumu, nospiežot podziņu, noslēgt pasūtījumu un veidot PDF. Tik izveidots PDF dokuments, atvērts ar Adobe Reader programmiņu, bet šeit mēs redzam, ka pasūtījuma saraksts ir noslēgts kļūdaini. Rindiņai, kurā ierakstīts pavisam un kopsummas, bija jāatrodās vienu zemāk. Kur varētu būt kļūda? Apskatot procedūru, noslēgt pasūtījumu PDF, mēs redzam, ka mainīgā IROV vērtība šajā procedūrā netiek aktualizēta. Pēdējo reizi, kad šī mainīgā vērtība tika piešķirta, tas notika procedūrā atlasīt preci. Šeit mēs to redzam. Bet pēc tam, kad šī vērtība tika piešķirta mainīgajam, vēl tika veiktas izmaiņas mūsu Excel tabulā, ierakstīta formula nākošajā tukšajā rindiņā. Tāpēc, tajā brīdī, kad tika noslēgts pasūtījums, šī te IROV vērtība jau vairs neatbild aktuālam stāvoklim. Tas nozīmē, ka mums arī šajā procedūrā ir jāpiešķir mainīgam IROV aktuālā vērtība. To izdarīt ir visai vienkārši. Iezīmējam kodu rindiņa, kas piešķir vērtību mainīgiem, nokopējam, un tieši tādu pašu kodu rindiņu ievietojam arī procedūrā no noslēgt pasūtījumu. Pamēģināsim, vai tagad procedūra strādā pareizi. Atlasam preci. Un noslēdzam pasūtījumu. Šobrīd jau redzam, ka pasūtījuma apstiprinājuma veidlapa ir aizpildīta pareizi. Un arī pasūtījuma apstiprinājuma veidne ir sagatavota jaunu pasūtījumu ievadē.